Ir notikumi, ir amatpersonas, ir frāzes, tad par maz skaidrības un par maz atbildības. Labvakar, skatītāji, labvakar raidījumā Tieša runa. Ģimenes ārsti ir dusmīgi uz ministru. Arī privātais sektors nav apmierināts, jo ministrs grasās atņemt viņiem daļu kvotu. Bet mēs, pacienti, esam dusmīgi, ka gadu no gada, lai tiktu pie ārsta par valsts naudu, mēs stāvam garās rindās. Kāda risinājuma par to šovakar arī diskutēsim, un iesākumā īsvideo. Veselības aprūpē no valsts budžeta šogad tiek tērēta apmēram 770 miljonu eiro. Lai arī šī summa izklausās iespaidīga, gadiem ilgo veselības aprūpes pieejamības problēmu tā aizvien nerisina. Beigušās kvotas, garās rindas, šis ir daudz pacientu katra rudens pantiņš, ar ko viņš saskaras gribot par valsts līdzekļiem tikt pie ārsta. Rezultātā, ja rindā negrib pavadīt mēnešu, jāizvēlas maksas pakalpojumi. Turklāt spiesti gaidīt ne tikai pieaugušie, bet arī bērni, kuriem valsts no savas puses solījusi bezmaksas veselības aprūpi. Veselības ministrs Guntis Bilevičs ķēries pie problēmas risināšanas, un pirmais brīdinājums izskanējis ģimenes ārstu virzienā. Ministra tiešā runa. Veselības aprūpē no pudeles izlaisti 2 džini. Viens pārāk izšķērdīgi izraksta kompensējumos medikamentus, otrs nevajadzīgi tērē izmeklējumiem. Abus džinus izlaiduši ģimenes ārsti. Un vēl. Kvotas ir, bet par to pārsniegšanu nav nekādas atbildības. Mēs sakām ģimenes ārstiem, jums būs ievērot kvotas. Šādu ministru izteikumu sadusmojuši ģimenes ārstus, kas negrasās neko mainīt. Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente Sarmīta Veide. Veselības ministrs, nespējot piesaistīt finansējumu nozarei, kā līdzekli redz finansējuma pārdali sistēmas iekšienē un mediķu iebiedēšanu. Ministrs arī sadusmojas privāto sektoru, jo viena no veselības ministrijas iecerēm esot vairāk kvotas atvēlēt valsts lielajām slimnīcām, nevis privātajām poliklīnikām. Privātā veselības centra 4 vadītājs Māris Rēvalds. Tagad viņiem būs jāsēžas tramvajos un jābrauc uz lielajām slimnīcām, kas ir slavenas ar garajām rindām. Melnie mākoņi pār valdību un veselības ministriju nāk arī no citu mediķu puses, kas prasa veselības aprūpes budžeta kopējo palielinājumu, un novembra sākumā gatavojas streikot. Premjerministru lēmdot straujumu uz to atbildēs ar uzdevumu veselības ministram sākt darbu pie obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašradens, straujums partijas biedrs, to tiešā runā komentējis šādi. No Finanšu ministrijas viedokļa Latvijas veselības budžetam ir jātuvojas tiem 7–8% no IKP, ko citas Eiropas valstis atvēl veselībai. Mums jāgatavojas, lai nākamajos gados sistēmā varētu iepludināt papildus vismaz 600 miljonus eiro. Un šī vakara studijas viesi Guntis Bilevičs, veselības ministrs, Anda Čakša, Bērnu kliniskās universitātes slimnīca un Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīca valžu locekle. Ingrīda Circene, ārste, arī bijusī veselības ministre. Sarmīta Veide, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente. Māris Rēvalds, veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs. Un Juris Pūts, ekonomists, arī partijas Latvijas attīstībai līderis. Un šī partija savulaik piedāvāja revolucionāru veselības apdrošināšanas sistēmu. Labvakar. Jautājums, skatītāji, arī jums, un šovakar tas ir tāds. Kā vērtējat veselības ministra Gunta Bileviča darbu? Pirmais variants – labi, cīnās, lai turpina. Otrais variants – slikti, nav jēgas, vajag citu. Un trešais variants – ministram nav nozīmes, jāpalielina veselības budžets. Par to, vai un kā veselības budžetu mēs varētu palielināt, par to runāsim raidījuma otrajā daļā, bet pirmajā mēs varētu parunāt par tiem džiniem, par tiem baušiem jaunajiem. Būs jums jāievēro ģimenes ārsti kvotas. Kādi jūs komentāri? Ģimenes ārsti jau kvotas redz vairākus gadus uz laboratorijas izmeklējumiem un uz valsts atmaksātajām kompensācijas medikamentiem. Un, diemžēl, katru gadu mēs viņus pārtērējam, lielākā daļa ģimenes ārstu. Jo skaidrs šeit ir viens, ja vairāk kā puse no ģimenes ārstiem pārtērē šīs kvotas, tad kvotas ir vienkārši pa maz. Jeb naudas ir pa maz. Bet varbūt ģimenes ārsti ir pārāk nedisciplinēti.
Nu, ja tie būtu 10 vai 20, jā, varētu ar viņiem strādāt un runāt, kāpēc, analizēt, bet ja tie ir pie 60%, tātad šeit nav runa vairāk par to, kad ir nedisciplinēti ģimenes ārsti, bet runa ir par to, ka vienkārši trūkst. Īsti šo argumentu nepieņem, tāpēc, ka ja daudz iet pāri ielai pie sarkanās gaismas, tas nenozīmē, ka nav jāievēro šāds likums. Tādā gadījumā man ir jautājums, ja kāds var pateikt, ka tik tiešām ģimenes ārsti ir ļaunprātīgi pacientu laboratorijas sūtījuši speciāli, lai iztērētu naudu, tad kur ir darba analīze tam visam? Jā, vai ir pierādījumi par to, ka nepamatot ir 60% izrakstījuši medikamentus saviem pacientiem vai nosūtījuši uz laboratoriju? Tad mēs dzīvojam ierobežota un nepietiekama budžeta apstākļos, un valsts neatvēl tik daudz naudas, cik nepieciešams mūsu pacientu ārstēšanai. Un sistēma darbojas tā, ka budžets ir jāievēro, viņš tiek sadalīts starp pakalpojumu veidiem, starp pakalpojumu sniedzējiem, un arī ar ģimenes ārstiem valsts slēdz līgumu. Man ir priekšā tieši tā līguma forma, ko Nacionālais veselības dienests slēdz ar ģimenes ārstiem. Un izpildītājs, tātad ģimenes ārsts, apņemas sniegt valsts garantētās medicīniskās palīdzības apjomā tātad ietilpstošos veselības aprūpas pakalpojumus. Savukārt dienests apņemas sniegt tos pakalpojumus apmaksāt saskaņā ar līguma noteikumiem. Pagaidiet vienu sekundīti, lūtās. Un pielikumā ir uzrakstīts, tātad ir rakstīts, ka plānotais līdzekļu apjoms laboratoriskiem pakalpojumiem ģimenes ārstam, tātad ar ģimenes ārsta nosūtījumu 15. gadā ir tik un tik eiro, un 9. pantā plānotais līdzekļu apjoms kompensējām zālēm ir tik un tik. Tātad līgums ir kaut kas tāds, kuru slēdzot puses apņemās viņu pildīt. Un tā situācija jau ir tāda, es ticu Nacionālajiem veselības dienestam, kurš saka, ka šīs kvotas 1/3 ievērot nav nekādu problēmu, jo kvotas paliek neizpildītas, 1/3 ievēro bez grūtībām, un 1/3 pārpilda, pie kam problēma jau nav tajā, ka pārpilda nedaudz. Ir atsevišķi ģimenes ārsti, kas pārpilda ļoti daudz. Bet ko mēs darām? Jūs sakat, ģimenes ārsti jums nebūtu pārsniegt kvotas. Kas tālāk? Kas notiek tālāk? Tātad tas, ko mēs īstenībā piedāvājam, bet mēs vēl neesam pabeiguši sarunu un neesam panākuši vienošanos, mēs piedāvājam arī esošā finansējuma apstākļos atgriezties pie laboratorijas izmeklējumiem finansējuma ziņā 13. gada sākuma līmenī un aiztaupītās naudas pusi atdot ģimenes ārstiem, lai stiprinātu primāro veselības aprūpas sektoru. Ja ģimenes ārsti nepiekritīs, mēs neatgriezīsimies 13. gada sākumā. Un šī ir tā lieta. Es saprotu, ka mums priekšā vēl ir tikšanās ar abu asociāciju valdēm. Es esmu uzaicināts uz abu asociāciju lielajām konferencēm. Jūs varat runāt par tiešu. Man ir jautājums, kas notiek tālāk? Jūs sakat, ka nedrīkst pārsniegt kvotas, tāpēc, ka tiek pārtērēti miljoni, kas noderētu kopējai veselības aprūpes sistēmai. Kas notiek tālāk? Ārsts pārsniedz kvotas. Tātad svarīgi ir tas samērs. Un ja viens ārsts gadā pārtērē kompensējumu medikamentu kvotu pa 220 000 eiro un 20 ārsti pa 1 miljonu, tad ar šiem 20 ārstiem ir jārunā. Un jebkurā gadījumā tātad nevajag jau būt arī liekuļiem teikt, ka ir budžets, mēs slēdzam līgumu, bet mēs viņu varam neievērot un gāzi grīdā. Pirms es dodu vārdu citiem dalībniekiem, man tomēr ir jautājums. Man ir jautājums ģimenes ārstiem. 2013. gadā laboratoriskiem izmeklējumiem mums ir 23 miljoni eiro, 2014. gadā 27 miljoni. Izskaidrojiet cilvēkiem, uz kā rēķina tad pieaug šie laboratoriskie izmeklējumi, vai cilvēki ir slimāki, ņemot vērā, ka mēs zinām, ka mūsu nekļūst vairāk, mūsu otrādi kļūst mazāk. Uz kā rēķina tad pieaug šī te? Es vēl vienu komentāru par līgumu. Līgumā rakstīts ir plānotais finansējums. Plānotais, labi, bet tas nav tieši noteikts. Līdz ar to tas ir plānots. Mēs runājam par to, kā pēkšņi vairāk šogad vajag naudas nekā 13. gadā. Es tomēr gribu pateikt to, ka pacientu skaits, kas slimi ir, pieaug visu laiku. Tātad mēs kļūstam slimāki. Ne tikai slimāk, bet es gribu pateikt to, ka ir vairāk pacienti, kas rūpējas par savu veselību un par savām sūdzībām nāk agrīni. Mēs kļūstam atbildīgāk. Un mēs viņus
izmeklējam, un mums vajag vairāk tomēr šos te izmeklējumus, lai diagnosticētu un viņiem palīdzētu. Paldies. Circens kundze, 2013. Gads, 11. janvāris. Lasu. Veselības ministrija secinājis, ka kvotas pārtērē 48% ģimenes ārstu. Tagad paredzēts ārsti, kuri saviem pacientiem izrakstīs nosūtījumus uz laboratoriskiem izmeklējumiem pārāk bieži, tiks sodīti. Taču doktori, kas nosūtījuši izmeklēties mazāk pacientu skaitu, saņems atlīdzību. Cik šis plāns ir realizējies? Jā, es gribētu arī papildināt, tā ir daļa no fakta. Fakts ir tāds, ka mēs nevaram salīdzināt divus ģimenes ārstus, jo mēs ļoti labi zinām, ka pacienti izvēlās, kuru ārstu viņi grib. Un jo ir profesionālāks ārsts, jo iespējams viņam ir slimāki un komplicētāki pacienti, un viņam šie izmeklējumi ir vajadzīgi. Līdz ar to tajā gadā tika noteikts, ka ja pārsniedz līdz 20%, tad netiek izvērtēts, kādēļ ir pārsniegts. Ja pārsniedz 20% virs kvotas, tad veselības inspekcija analizē. Un ir kāds ārsts sodīts? Es nevaru jums pateikt, es neesmu veselības inspekcija. Es runāju par to, ka mēs ar šo problēmu runājam. Nē, tā problēma, pati lielākā problēma ir tas, ka mums trūkst 50% naudas. Jā. Līdz ar to arī tas bija mans pamatu uzstādījums, kad mums ir vajadzīga sistēma, mums ir vajadzīgs likums un ir pakāpeniski līdz 2020. gadam jādubulto finansējums. Jo mēs jau varam te runāt no rīta līdz vakaram. Ja trūkst puse no naudas, un tā nauda ir tik, cik viņa ir, mēs varam tikai domāt par to, kā mēģināt sabalansēt. Bet tas, ko es saprotu, ko runā veselības ministrs, ir tas, ka bet tas nenozīmē, ka mēs drīkstam to naudu pārtērēt. Bet reāli viņa trūks, ja mēs nepārtērētu, tas nozīmē, ka pietiek. Protams, ka šīs naudas trūkst. Es pilnīgi piekrītu Circenes kundzei, arī šiem pārsniegumam 20% to noamortizē tie ģimenes ārsti, kuri neizpilda kvotu. Tas ir tas balanss. Un es pilnīgi piekrītu Circenes kundzei arī par to, ka prakses ļoti dažādas. Un mums sadarbībā ar ģimenes ārstiem varbūt vajadzētu ieviest dažādas vai kategorijas vai tipus, kādā veidā mēs šo vērtējam. Jo mūsu nolūks jau nav nekādā gadījumā sodīt ārstu, kas ļoti godprātīgi pilda savu pienākumus. Tas, ko mēs negribētu, ka šī iespēja spiest gāzi grīdā var tikt izmantot ļaunprātīgi un netiek sodīt. Es no jums nedzirdu nekādu risinājumu. Otrais rauns par otru ideju, ka lielajām slimnīcām, valsts slimnīcām, kur mēs zinām, ka tiešām ir garāks rindas, varētu pārdalīt. Es gribētu sākt ar šo, tāpēc, ka jau ūdeņi ir aiztecējuši, kopš šī ziņa ir gājusi. Mēs šo lietu arī esam apsprieduši ar nozari. Un no šīs ieceras virzīšanas uz priekšu, lai arī tā šķiet pareizi no valsts puses, es esmu atteicies. Tāpēc, ka es saprotu arī privātos veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus, viņi baidās no precedenta, ka nākamajā reizē, kad valstī trūks līdzekļu, viņi atkal trūks garantēti, atkal varētu notikt tas pats. Un īstenībā šī situācija ir jāvērtē ne tikai no valsts viedokļa, lai paglābtu valsts slimnīcas un pasviestu glābšanas riņķi. Īstenībā šī lieta ir jāanalizē no pacientu viedokļa. Vai pacients no tā iegūs, vai pacientam tas būs ērtāk. Un tā tad... Jūs sapratāt, ka ērtāk nebūs. Rievoldkungs, kas ir jūsu komentāri? Ļaujam runāt citiem arī. Mēs esam tomēr daļai gandarīti. Tas liecina, ka veselības ministrijas vadība spēja arī vēlreiz nonākt dialogu situācijā ar nozari un mainīt savus lēmumus, varbūt, kurus ir radījuši, piemēram, kaut kādu strādājošo nozarē ierēģņu grupa. Un tad vēlreiz ir prieks, ka mēs tomēr redzam, ka mūsu diskusijas un šis dialogs ar nozari dod kaut kāds rezultāts. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka caurumēna deķu raustīšana nepalielina finansējumu nozarē. Vienam atņemt, otram iedot no tā, pirmkārt, naudas nekāda nepaliek vairāk. Ir tikai liekas stress gan pakalpojumu sniedzējiem, tāds pats stress milzīgs ir pacientiem, kuriem tad pēkšņi ir jāmaina kustība virzieni. Tas varētu ietekmēt potenciāli arī ļoti daudz unikālas programmas, kurā darbojās privātie. Viņas ir daudz. Tā skaitā profilaktiskās programmas, es tikko paskatījos datus, privātie pakalpojumu sniedzēji sniedz 2 reizes vairāk profilaktiskos pakalpojumus salīdzinot ar publisko sektoru. Tur iekšā ir visi vēža skrīningi,
mammogrāfiskie skrīningi, tam līdzīgas lietas, kas ir sistēmiski svarīgas. Un gribu uzsvērt arī, ka privātie darbojas diezgan efektīvi. Manuprāt, mēs esam nedaudz aktīvāki nekā publiskais sektors. Tur ir dažādi rādītāji, kas par to rāda. Un arī pacientu balsojums, ja mēs skatāmies, teiksim, tāda nozara, kas ir laboratorija analīzes, kur līdz šim brīdim vēl bija arī tāda lieta, ko sauc par fondu turēšanu, un kur faktiski pacienti bija tie, kas pieņem lēmumus, uz kur laboratoriju iet kopā ar saviem ārstiem, kas parasti bija ģimenes ārsti. Tad situācija ir tāda, ka 75% gadījumu viņi ir gājuši uz privātām laboratorijām. Sapratu. Es gribētu, lai jūs tomēr runājat vairāk pacientu interesēs. Un man ir viens, šodien pat izrakstīja no Nacionālā veselības dienas mājaslapas šādus rādītājus. Un tas attiecas uz bērniem. Uz bērniem, uz kuriem uz kvotu sistēma vispār nestrādā, jo valsts ir apņēmusies samaksāt visu, kas ir vajadzīgs mūsu bērniem. Un paskatījos šodien, cik garas rindas ir bērnu slimnīcā pie speciālistiem. Bērnu kardiologs 140 dienas, 5 mēneši. Bērnu acu ārsts 110 dienas, gandrīz 4 mēneši. Fizioterapeits 114 dienas, arī 4 mēneši. Kas ir atbilde? Kāpēc ir šāda situācija? Bez visām kvotām. Jā, bet te nav stāsts patiesībā par kvotām. Pirmkārt, kad mēs runājam par kvotām, mums visu laiku aiz tām kvotām stāv pacients. Tā ir viena lieta, bet šajā gadījumā tas ir stāsts par ārstiem. Jo, ja mēs runājam par bērnu kardiologiem, tad šobrīd Latvijā tādi vērā ņemami bērnu kardiologi ir 3 vai 4. Un visi pacienti grib nokļūt, protams, pie tieši šiem kardiologiem. Un mums jāsaprot, vai visiem šiem pacientiem uzreiz vajag speciālistu, vai viņam vispirms ir vajadzīgs. Ziniet, kāda ir situācija, ka pie tiem maksas bērnu kardiologiem? Par maksu var tikt ļoti... Bet vai jūs zināt, ka tie ir tie paši kardiologi? Un tad, ja Jā, es zinu, un man ir jautājums, vai šī sistēma, ko mēs saucam par hronisku kvotu un rindu problēmu, vai gadījumā viņa nav slimnīcu un atsevišķu ārstu interesēs. Jo šajā gadījumā, piemēram, kas attiec uz bērniem, es saprotu, ka izdevīgāk daudziem ārstiem ir pieņemt un sniegt maksas pakalpojumu, nekā strādāt par kvotām. Vai tā nav? Tādēļ es negribu, tas nav izdevīgi slimnīcai, bet atsevišķiem ārstiem... Slimnīca par maksas pakalpojumu saņem naudu. Bet slimnīca maksas pakalpojumu salīdzinoši maz sniedz. Viņi dodās uz citām... 300 000. Bērnu slimnīcai ir gan liels. 3,5% no kopējās summas. Bet vienalga, par ārstiem. Tas ir ļoti maz salīdzinoši. Ārsti dodas viens, kad pildīt arī citās vietās kvotu, tie paši ārsti, un ja mēs runājam par kvotas esamību gan valsts slimnīcās, gan privātās iestādēs, tad tie paši ārsti tātad cirkulē un strādā vairākās vietās, un Revalkungs piekritīs, ka viņi strādā gan slimnīcā, gan privātās vietās. Nerunāju par ārstiem, runāju par bērniem. Man gribētu zināt, kāpēc šiem bērniem ir jāstāv rindā. Kā mēs to atrisinām? Runājam par risinājumiem. Circens kundze, ko jūs redzat risinājumu? Jā, es varu teikt, ka tā problēma jau nav mainījusies. Tas ārsts neapmierinās ar to 500 eiro algu. Viņš vienkārši nav ar mieru pa to strādāt. Un ja mēs plānojām, ka sistēmiski mēs viņam dubultosim algu, tad viņš būs ar mieru ņemt vairāk pacientus valsts sektorā un saņemt dubult lielāku samaksu, nevis aiziet uz privāto praksi, kur to viņam samaksās vecāki. Jo tā samaksa par to epizodu, to dažu eiro vērtībā, nav samērojama tām zināšanām un to devumu, ko tas ārsts dod, un mēs par to vienkārši baidamies runāt. Un tad, kad viņš ir atstrādājis savu obligāto stundu skaitu par to, ko pa vienu epizodi valsts samaksā, tad pēc tam viņš jau nav dzimtbūšanā. Viņš dodas tālāk pie Jūs esat runājis par šo bērnu slimnīcas problēmu, par to, cik grūti. Jūs apmierina šādas atbildes? Es laikam vienīgais, ja neskaitu, jūs esam šeit, kuram nav medicīna izglītības, ar to es varu tikai kā pacientu pusē runāt. Man ir 2 mazi bērni, un es abiem saviem maziem bērniem esmu izmantojis maksas pakalpojumus, tā iemesla pēc, ka viņi nav, bez maksas pakalpojumu ir vesela rinda, kas ir pieejama uzreiz, piemēram, pediatrs, ja viņš principā tur kaut kādā relatīvi īsā brīdī ir pieejams pietiekami ātri, bet ir vesela rinda pakalpojumu, izmeklējumi, un tad ir atsevišķas lietas, kas man šķiet arī apzināti radīts, piemēram, pirms ar manu pirmo bērnu man nevajadzēja obligāti rehabilitologu nosūtījumu, lai es tiktu uz fizioterapiju, ar otro man vajag, kaut kas ir mainījies. Regulējumu atcīmredzot, es neesmu tik liels eksperts, jūs droši vien eksperti šeit klātsoši zina labāk, kas ir mainījies. Tā ir tāda situācija, bet ja tā godīgi, pirmais noteikts gadījums parādīja vienu lietu. Mēs jau izliekamies
droši vien varbūt iebraucot tajā otrā raidījuma daļā, mēs izliekamies, ka esošā sistēmā mēs izdarām no valsts puses kaut kāds apsolījums cilvēkiem. Bezmaksas veselību bērniem, visiem pieejam veselības aprūpes pakalpojumu. Kā mēs to panākam? Mēs mākslīgi no valsts puses nospiežam tarifus slimnīcās, ģimenes ārstiem, izmeklējumos, visur nospiežam maziņus. Tāpat naudas nepietiek, izstumjam viņus pa visu laiku. Iekšējā motivācijas sistēmā visiem pārējiem dalībniekiem, ārstiem, veselības aprūpes iestādēm ir maksimāli pumpēt augšā maksas pakalpojums. Tas ir vienīgais veids, kā viņi var izdzīvot, pieturēt tos ārstus, speciālistus tā tālāk. Un pacienti ir tie, kuriem ir kaut kāda resursa, bet nepārspīlēta resursi, jau sen saprot, ka šeit Latvijā ir tā maksas medicīna, ar viņu sadzīvo un strādā vienalga kādā veidā. Savukārt tie pacienti, kuriem galīgi nav naudas, pie ārsta vienkārši neiet un mirst nost. Vilēvičkungs, man tieši jautājums jums, mēs par šo bērnu problēmu runājām pirms gada. Raidījumā aizliegtais paņēmiens. Jūs arī sēdējāt studijā. Ir pagājis gads. Man ir jautājums, vai, piemēram, šis viens jautājums attiecībā uz bērniem nav sakārtojums viena gada laikā. Šis jautājums... Un tad man ir jautājums, kāda ir pārliecība, ka jūs kaut ko vispār varat sakārtot? Tātad es domāju, ka šis jautājums arī attiecībā uz bērniem, ja mēs runājam un ieklausamies un sadzirdam to, ko teica Čakšas kundze, ka rindas veidojas tāpēc, ka ir ierobežots speciālistu skaits, atsevišķas rindas veidojas. Tad šo jautājumu nevar sakārtot vienu gadu laikā. Ir jāiegulda ārstu apmācībā, tātad ir pēcdiploma apmācībā. Tātad ārstiem ir rezidentūras, un mēs šajā virzienā arī ejam. Tātad mēs ejam tajā virzienā, ir būtiski vairāk naudas atvēlēts rezidentu sagatavošanai, un tieši mēs dodam priekšroku tiem ārstiem, kuri sniedz pakalpojumus, uz kuriem ir rindas, un ārsts nevar izmācīties vienu gadu laikā. Tā nav taisnība. Ārsti netrūks, viņi ir gatavi par maksu sniegt pakalpojumu. Pocis kungs, es pateikšu. Viņam reāli ir, par tarifu viņi ir. Algi ir par maz, nevis saprotiet, tā situācija ir tāda. Mēs jau vēl neesam atgriezušies finansējumā pirms krīzes līmenī. Un mums jābūt ir godīgiem un jāatzīst. Jūs esat paziņojis, ka jūs esat pacientu ministrs. Es gribētu tagad, lai jūs runājat, nevis runājat par konkrēto situāciju, vai mēs, piemēram, varam mainīt iespējams tarifus attiecībā uz bērnu ārstiem, lai tie pakalpojumi, ko ir bērnu kardiologi. Es piekrītu, viņu nav daudz, tāpat kā acu ārstu bērnu nav daudz, bet viņi ir. Un viņi ir pieejami. Ir jautājums tieši par samaksu. Piemēram, attiecībā uz tarifiem mēs varam mainīt šos te tarifus, lai šie ārsti būtu ieinteresēti pieņemt, lai bērnu vecākiem, tad, kad viņam ģimenes ārsts pasaka, bērniņ, vajadzētu paskatīties sirsniņu. Ja? Tātad, un pasaka, un reģistratūrā pasaka, ziniet, mēs jūsu sirsniņu varēsim paskatīt par 5 mēnešiem. Šis ir viens no tiem ceļiem, ko mēs arī grasāmies iet, lai padarītu tās jomas īpaši pievilcīgas. Tātad ir par atsevišķu šo pakalpojumu veidiem ir jāceļ tarifi, un mēs arī pie tā strādāsim. Es gribu, lai jūs arī diskutējat. Par tarifiem mēs ir runāts ļoti daudz, un reālā dzīve ir tāda, ka tarifi ir nevienlīdzīgi. Tas ir izveidojies vēsturiski, tas nav Beļeviča kunga un pat ne Circens kundas nopelns, tas ir noticis jau pirms tam, un tur ir zila brīnuma, godīgi sakot. Ja? Ir dažas profesijas, kuras ir brīnumainā kārtā diezgan normāli nofinansētas, dažas ir labi, bet lielākā daļa ļoti slikti. Un, lai jūs saprastu, par ko iet runa, piemēram, ambulatorā strādājoša kardiologa konsultācija maksā apmēram 4 eiro, kur jāiekļauj gan ārsta alga, gan palīgpersonāla alga, gan vispārējie apstākļi. Tad varat iedomāties, kādi ir šie cipari. Un visiem tiem, kas strādā par šādiem grašiem, būtu jāpiešķir Latvijas ordens. Viņi nav sakārtoti īsti. Protams, ka nav, bet ko darīt? Vienkārši tas parasti šī diskusija bija uz to, ka ir vajadzīgs vairāk naudas sistēmā. Jā, bet visas diskusijas jo pretējā gadījumā notiek atņemšana. Tālāk atkal mēs ņemam karam nost. Ir arī otra lieta, ka vienkārši gadījums maksā tikpat, cik sarežģīts gadījums. Par tiem pašiem acu pacientiem, acu ārstiem. Skrīninga pacients maksā tieši tikpat, cik sarežģīts gadījums, kur aiziet 2 un reizēm 3 stundas bērnam, izsēžot visu un tiekot skaidrībā līdz diagnozei. Un tad, protams, tas ārsts nav ieinteresēts par to ļoti mazo samaksu, strādā pie šiem ļoti sarežģītiem gadījumiem. Un tas vairs nav šobrīd modē strādāt slimnīcā ar smagiem pacientiem. Es saprotu, bet atbildiet man lūdzu kaut vai atrisināt vienu jautājumu šeit. Vai mēs varam bērnu ārstiem palielināt kaut kādus tarifus, kas pēc Revalda kunga teiktā ir iespējams pārāk zemi? Mēs varam, Circens kundze, tas ir izdarāms viena gada laikā.
Mēs, protams, varam paņemt vienu ekskluzīvu kategoriju un izraut ārā no sistēmas. Mēs neizraujam. Ekskluzīvā kategorija šajā gadījumā ir bērni, kuriem valsts ir apņēmusies sekt veselības aprūpi pilnā mērā bez maksas. Un tad mums paķēdīti palaidīsies tālāk mehānismus pārējiem speciālistiem. Bet jāatzīst, ka bērnu kopā veselības aprūpas sistēmai nav dārgākais postenis par spītam, ka viņi tur apsolīti, ir pilnīgi citi speciālisti jomas un vietas, kas kopumā iztērē daudz vairāk naudas. Bet taisnība ir Mārim, ka viņš saka, ka ir jāpārdala, tā ir pārdala. Tā ir pārdala sistēmas ietvaros, tas ir vienīgais modelis. Jo kas ir tie, kuriem ir ļoti labi tarifi? Pārdala ir ministra lēmums. Tā noruna ir šāda arī ar slimnīcas vadītājiem, ka mēs neņemsim nevienam nost. Un to es stākot strādāt solīju slimnīcas vadītājiem, bet tad, kad nāks nauda klāt, mēs liksim klāt, ņemot vērā tur, kur visvairāk vajag tajās specialitātēs un priekš tiem pakalpojumiem. Tikai tā problēma ir tāda, ka nav iedots klāt, no kā pielikt nav. Tā ir tā problēma. Nākamā gada budžetā mums ir iedot nauda tikai 7,7 miljonu valsts galvotu aizdevumu atmaksai, 4,2 miljoni C hepatīta, HIV un AIDS medikamentu apmaksai un minimālās algas kompensācija. Mums nav no kā pielikt klāt. Mēs par klāt liksim vēl klāt. Saprotiet, tiem, kuriem jānoņem nost, viņiem arī ir pamaz. Tā ir tā problēma. Revoltkungs, kas ir tie ārsti, kuriem ir tie tarifi diezgan labi? Es gribu teikt tā, ka ir dažas nozares, kur ir cilvēku cienīga alga. Ja? Un tā ir mazinvazīvā kardioloģija, tā daļa ir mikroķirurģija, kas ir ļoti arī grūtas un darbietilpīgas nozares. Tad daudz maz vidēji normāli nofinansētas tādas lietas kā daļa radioloģiska izmeklējuma, daļa smaga artilērija, konkrēti magnētiskā rezonanses datortomogrāfija, tur viss vairāk, mazāk ir ok. Tur var iztikt ar šo tarifu un pat attīstīties un normāli strādāt. Un pilnīga katastrofāla bēda ielai ir tā sadaļa, kas ir dažādi veidi konsultācijas, kas ir, ja tur ir reāls šausmas. Tā skaitā arī vāji ir apmaksātas skrīninga programmas, piemēram, tāpat mamogrāfija, visi pamatā tiek dotēti. Ja? Tātad teikt ļoti liela nevienlīdzība. Bet tāpat laikā es tomēr gribu cerēt precedentu, un Circenes kundze tomēr veica precedenti, bet apstākļos, kad auga budžets. Circenes kundze izdarīja vienu labu darbu, jūs palielinājāt tarifus ginekologiem, kas strādā grūtniecēm, pareizi. Un kas notika? Ja sistēmā ienāca vairāk nauda, viņi varēja palielināt šai speciālistu grupai tarifus, un kas notika? Privātie ginekologi sāka strādāt valsts sistēmā, kur līdz tam ir pateikuši, ka mēs te nestrādājam par grašiem. Un ļoti daudz no viņiem šobrīd veic grūtnieču aprūpi un piedalās arī skrīninga programmās, kas ir ļoti vērtīgi. Tā kā vienu grupu jūs redzējāt, vienu grupu klāt? Bet nāca nauda klāt. Jā, nauda nāca klāt. Tā bija demogrāfijas programma, tā bija speciāli izdalīta 10 miljonu demogrāfijas programmai. Un viņa tika ieviesta kā pilotu projekts, un tajā summā bija iekšā arī jauna metode, kura tika ielikta iekšā, jauna aparatūra, jauna veida skrīningi. Tas nav tā, ka tur tikai viena kaut kāda algas daļa bija. Bet es gribēšu, mēs to pirmo daļu mazliet finišējam. Man ir jautājums par to spēju kaut ko mainīt. Šobrīd, tas saka, es teiktu, atklātākais vai redzamākā domstarpības ir starp ministru un ģimenes ārstiem. Ir. Jūs sakat, jūs vēl iesiet runāt. Man ir jautājums, vai, piemēram, ģimenes ārsti uz kaut ko ir gatavi, piemēram, ievērot ministra un teikt, labi, mēs centīsimies, mēs varam sarunāt ar jums, ministra kungs. Vai jūs esat tādās pozīcijās, ministra kungs? Nē, tas ir jautājums. Ne, protams, mēs, ja runājam par laboratoriskiem izmeklējumiem, mēs esam jau sarunājuši ar Nacionālo veselības dienestu tikšanos, runāt par šiem gadījumiem, kur tiešām ir milzīgs pārtēriņš un analizēt, kāpēc tas ir noticies. Ja? Un runāt par kopā ar kolēģiem, vai mēs arī varam kaut ko darīt lietas labā, izglītot viņus, lai tiešām pēc iespējams ekonomēt naudu. Bet, ka teikt, ka ar to mēs kaut ko ietaupīsim, ja vēl vairāk noņemsim tagad laboratorijas izdevumus, un tad mums šī nauda aiziet citur, un mēs citur ieguldīsim, jūs, ministra kungs, mums nedodat iespēju palīdzēt pacientiem, ja tā Turpināsim, atvainojos, ministra kungs, turpināsim pēc īsas reklāmas pauzes.